Kamēr Agnese, tā pati Agnese vaļniece, domās kavējas pie Ziemassvētku vecīša, vecītis izlēma rīkoties un doties meklēt Agnesi, lai varētu piepildīt dāvanu maisu ar skaistām dāvanām. Viņš brien cauri mežiem pār tiltiņiem pa dziļo sniegu un neļauj cerību liesmiņai zust. Un tā viņš nonāk Ziemeļvidzemē, kur redz netipisku ēku lauku sētai. Ieskatās pa logu, palūkojas gar stūri, skatās pa durvīm. Neticami. Viņš ierauga viņu, ilgi meklēto Agnesi. Agnese aicina vecīti darbnīcā. Ak, tā tiešām ir viņa. Šito prieku. Abi ir priecīgi atkal redzēties. Viņu priekam nav ne gala, ne malas. Vecītis velti netērē laiku un izrullē garu nepieciešamo dāvanu sarakstu, kuras jāiegādājas. Ziemassvētki strauji tuvojas un Agnese sāk pakot dāvanas maisā. Gan kaklasaites, gan zīda šalles var paspēt iegādāties dāvanām līdz Ziemassvētkiem un, protams, pēc Ziemassvētkiem arī tu. Tev tikai jāsazinās ar Agnesi. Viņu var uzrakstīt uz kaklasaites iniciāļus vai novēlējumu, un visu skaisti sapakos, lai ir tikai dāvināšanas prieks un nav nekādu raižu. Šāli var sakomplektēt ar kaklasaiti un pasniegt kā dāvanu pārim. Viss kvalitatīvs roku darbs un tikai vienā eksemplārā. Agnese, pakojot dāvanas, stāsta večukam, ka katru gadu rīko klientu dienas un aicina savus mīļos lielpilsētas klientus ciemos. Bet večuks pa to laiku ir iesnaudies un saldi krākuļo. Agnese to nepamana un turpina tik stāstīt, ka arī šogad sēsdienā pirms paša Ziemassvētku vakara aicina klientus pie sevis, lai tie var iegādāties apgleznotas šalles, apgleznotas kaklasaites, apgleznotus tēkreklas un kleitas, svecītes, apsveikumu kartiņas, rotas un citas dažādas lietas dāvanām un pašu priekam. Taču večuks tik snauž un neko nedzird. Runčuks modina vecīti, lai tas nenokavē pašu Ziemassvētkus. Kā jau iepriekš minēju, Ziemassvētku vecītis ne tikai ar prieku iegādājas Agneses radītās lietas, bet labprāt tās arī pielaiko. Šoreiz viņam īpaši iepatikās apgleznota lina kleita, bet nav īsti sezona. Vecītis dodas tālāk, lai nogādātu laikā dāvanas un tiktos nākamgad. Uz tikšanos!